Un notika 601. gadā, 1. mēneša, 1. dienā, kā ūdeņi bija izsīkuši zemes virsū. Tad noņēma šķirsta jumtu un redzēja, ka zemes virsa bija apžuvusi. 2. mēneša 27. dienā zeme bija nožuvusi. Un Dievs teica uz Novu, izej no šķirsta, tu un tava sieva, tavi dēli un tavas vedeklas līdz ar tevi, un visi dzīvie radījumi, kas ir ar tevi. Ikviena radība, putni, lopi, rāpuļi, kas rāpo pa zemi, lai iznāk līdz ar tevi ārā un lai piepilda zemi lieliem pulkiem un augļojas un vairojas zemes virsū. Tad Noa izgāja un viņa dēli, viņa sieva un viņa vedeklas kopā ar viņu. Un visi zvēri, visi rāpuļi un visi putni, viss, kas vien kust virs zemes pēc viņu sugām, iznāca no šķirsta. Un Noa uzcēla tam kungam altāri un ņēma no ikviena šķīsta lopa. No